Kā jau gadījumā ar ikvienu programmatūru, kaut elementārām zināšanām par to, kā jāveic programmu uzstādīšana, tomēr vajadzētu būt. Tomēr šoreiz jums vajadzēs apbruņoties arī ar pacietības devu. Lai bērni šādu filtru programmatūru nevarētu apiet, tā parasti ir noslēpta un atrodas aiz parolēm. Bet, lai šīs paroles jūs neaizmirstu, ir jāveic arī reģistrācijas procedūras. Galvenais – visas norādes, kas jums tiek prasītas, pildīt lēnām, mierīgi un pacietīgi. Nekas cits sarežģīts jūs šajā procesā nesagaida. Bet, ja nu tomēr jūs māc pārāk lielas šaubas, vienmēr jau pastāv arī iespēja vērsties pie kāda no draugiem, kas labāk orientējas datorlietās, vai arī doties uz datorservisu. Ir jāsaņemās, tāpēc, ka, principā, ja mēs ņemam par piemēru to pašu K9, kurš ir bezmaksas programmatūra, ar kuru, principā, katrs vecāks varētu sākt, neieguldot nekādu naudu. Labi, tas aizņems vismaz stundu. Kāpēc stundu? Tāpēc, ka tas ir process, kurā tu ieejam iekšā weblapā, tev piedāvā nolādēt šo programmatūru bez maksas, tad tev ir jāpiereģistrē. Tas ir sarežģīti, bet es domāju, ka vecāki, kuriem ir kaut kā, kas kaut cik ir strādājuši ar datoru vispār, ja, kas varbūt darbā strādā ikdienā ar datoru vai kaut kā tā, ka var vienkārši apsēžoties pie datora, ir pietiekoši daudz informācijas angļu valodā, kā to korekti punkts pa punktam izdarīt un paskaidrotas katra funkcija atsevišķa, kā tur izveidot melno sarakstu, balto sarakstu un tā tālāk un tā tālāk. Un nedaudz, kā sacīt, piepūloties, to var izdarīt, un es teiktu tā, ka pēc tam tas jau vairs, man liekas, lielas raizes nesagādā. Spector Pro aplikācija ir tapusi ASV kompānijā Spectorsoft, kas ir vadošais monitoringa un kontrolas programmatūras ražotājs pasaulē. Tātad rīks ļoti nopietns un domāts tieši vecākiem. Ar Spector Pro vecāki varēs daudz vieglāk saprast, ar ko tad viņu atvases pie datora nodarbojas. Programmā ir apskatīt, faktiski ir iespēja apskatīt visus procesus, kas ir veikti uz datora. Ja? Lūk, tie var būt gan ekrāna šāviņi, kas var tikt atskaņoti gan kā video, gan kā bildes. Ja? Tiek ierakstīti gan e-pasti, gan čati, gan, protams, weblapa apmeklējums. Tāpat arī ir iespēja iestrādāt atslēgas vārdus, uz kuriem programma atsaucās un speciāli pievērš uzmanību. Ja? Dokumentu, tātad rotēšanu datorā, ierakstīšanu uz pārnēsājumiem medijiem un tātad arī programmas palaistās. Ja? Tas viss ir ļoti ērti apskatāms, teiksim, tādā vienotā logā, ir vienkārši beigās saprast, ko cilvēks ir darījis pie datora. Ar šādu aplikāciju mēs varēsim redzēt pilnīgi visu, ko kāds ar datoru ir darījis. Iespēja aplūkot ekrāna fotogrāfijas, kas parāda, ko tieši bērns ir skatījies, arī var būt visai noderīga. Tāpat mēs redzēsim apmeklēto weblapu sarakstu, e-pasta aktivitātes, lejupielādētos failus, izmantotās programmas un pat ar klaviatūru rakstītos tekstus, ja pēc tā būs nepieciešamība. Savukārt konstatēt, ka šāda aplikācija pastāvīgi visu piefiksē, pat rūtītam speciālistam ir gandrīz neiespējami, kur nu vēl bērnam. Pie aplikācijas var tikt klāt nospiežot pašu izvēlētu vairāk taustiņu kombināciju un ievadot paroli. Lai arī bērns ātri apgūst šīs tehnoloģijas, tomēr varbūt tās pieredze viņam trūkst un arī tā domāšana varbūt nav atbilstoša situācijai. Un līdz ar to viņš var sastrādāt muļķības. Ja? Un programmas mērķis ir pasargāt bērnu, sastrādāt muļķības, ja? Lai nebūtu jāstrib pēc tam sekas. Vienkārši, lai vecāks pamana, ja notiek kāda nepārāk laba lieta, lai viņš jau laicīgi var to pamanīt un izrunāt ar bērnu. Ja? Kopš brīža, kad esam palaiduši savu internetu platformu, tas jau vairāk kā gadu, kļūstam arvien populārāki, nenoliedzam, un sastopamies ar vien pieaugošu vēlmi cilvēkiem izpaust savas patiesās emocijas. Tas nozīmē, ka viņi nevis runā standartā, bet viņi jūt, ka šeit ir viņu jebkāda veida auditorija, kur viņi varētu mēģināt uzrunāt ar to, ko viņi grib pateikt, un viņi to liek lietā. Tā auditorija, kas lasa DNLV, ir pietiekami kvalitatīva. Ja, tātad šīs iespējas, ka mums parādītos tādu materiālu, ir ļoti mazas, lai gan ir bijušas dažas reizes, kad mēs esam dzēsuši arī bildes un video, kas neatbilst kā mūsu portāla lietošanas noteikumiem, pat arī reāli neatbild. Bet jā, šobrīd, es godīgi sakot, teikšu, jā, ka mēs nevaram novērot
kaut kāda vardarbība un pornogrāfija, bet, kā pareizi minēja, tātad nacionāla naida kurināšana, reliģiska naida kurināšana, rasu nesaskaņu kurināšana, to mēs esam novērojuši. Mēs augam, mums aug līdz arī šis te informācijas apjoms, un faktiski ir tā, ka šobrīd reāli 3 fiziski cilvēki nodarbojās ar šo te satura caurskati, ja, tātad, lai spētu noreaģēt pietiekami ātri un spētu tad nepieļaut nevēlama satura parādīšanos.